čeku lentes. Vairāk alatas nekā iepriekšējā posmā bija, kad tur nebija laikam divas. Tāds ieskaits alatas. Pārsvarā bija raudas, sapeli. Raudas? Jā. Asars arī bija. Nu jā, tas jau atkarīgs no tā, cik ir dziļi. Pat ne dziļi, tur tā ūdens temperatūra bija tik silta, tur vienkārši vasaras režīms un ķērās vasaras dzīves. Kas tajā alā dzīvo? Gaujas vēl. Cerams, ka ne lācis, tie lāči. Līgatnes lācis ir aiz sētas, cerams, iegad. Tur sēdēja senie latvieši. 2 maz bērniņi, tur ir suņu būda, tur ir zivju novietni, un tur ir rekur aka. Ne aka, bet tā, kur muti mazgāt. Tur no augšas krīt, ūdens gāžās iekšā, un tad var nomazgāt. Saka? Lietas laika. Aizgāja skaitītājs. Čau, draugi! Kā saka, savu rekordu esam reģistrējuši, tagad dosimies meklēt citus rekordus. Esam pie upes, Straujas, pie dabas, Latvijas čempionāts mušiņu makšķerēšanā. Pēdējais posms Gauja. Doma ir tāda, ka mēs pasakosim Mārtiņam un vēl kādam sportistam, kā te viņiem iet. Un cerams, ka noķersim kādu Straujās upes zivi, varbūt kādu neredzētu sugu. Tā doma tāda vienkārši. Kā saka, pabaudīsim dabu un skaisto upi. Kaut kā tā kā skatāmies. Sportists tagad 2 stundas ķers Mārtiņš, pēc tam viņa pārinieks. Un tajā skatīsimies, kā mums tur ies. Tagad tātad vienkārši schēma, kā notiek. Jūs esat 2 pāri. Mēs makšķerējam pa pārim. Jā. 2 stundas viens makšķeri vienu sektoru. Un pēc tam 2 stundas makšķeri otrais. Citās. Tuvākajā sektorā. 2 sektori tūli. Un tādas sektorus mums tagad, es neceros, 12 varbūt vairāk. Un tas sanāk, ka 2 stundu laikā Mārtiņam principā ir jāapmakšķerē, viņš var visur. Piedar šitais sektors. Ja? Un cik te ir? 500 metri apmēram. Tas jau daudz. Jā, un tāpēc 2 stundas. Rītdien mēs makšķerējam 1,5 stundu. Un tāpēc, ka cilvēkam grūti 2 dienas pa 2 stundām 2 reizi iznāk. Tad viņš pirmo reizi tagad 2 stundas, un pēc tam mēs mainamies uz citu vietu, un vēl 2 stundas būs. Tad faktiski iznāk 4 stundas cilvēks makšķerē šodien. Jā. Non-stopā faktiski, non-stopā. Un tagad, ja Mārtiņam būs zivs, tad ko tu darīsi? Ies pie viņa? Kā viņš? Nē. Viņš iet uz krāstu, un es mērīju. Te ir 20 centimetri. Sākumā. Ja? Tā ir minimālais izmērs. Ja zivis ir 19,5, tad skaitas kā 20. Un tāpat tālāk. Ja ir 20,5, tad skaitas kā 21. Mēs nevaram samērīt, cik tur milimetri. Ja? Tad, Un kādas zivju sugas iet ieskaitē? Visas. Visas, jā. Visas. Mēs koncentrējamies uz alatu, protams. Tas ir sporta zivs. Ļoti interesanti viņu makšķerēt. Un uz aeronimfing Mārtiņš tagad makšķerē uz speciālu tehniku aeronimfing.
nosaukums. Jā. Tas faktiski viņš makšķeri tikai uz vadiņu. Es redzēju tā, tā kā ieceļ. Jā. Tur smaga muša, leja, ļoti smaga, 3 mm galviņa viņam. Ja? Viņi ļoti ātri krīt uz ūdeni, un tad viņš var dabūt no tur kaut kur no 2 metru dziļumu zīltiņu. Nu, kaut kā tā. Kāpēc ir tā, ka te ir kaut kāds 15 minūtes un nekas nav noķerts? Tas ir slikti. Skaitas ļoti labs starts, kad tu dabūji zivis pirmas 5 minūtes. Pirmas 3, 4 līdz 5 minūtes. Tad skaitas, tā izskatās, ka tu zini sektors un izvēlēji pareizas mušas un uz pareiza dziļumu. Nu tā. Kāpēc tagad te nav? Tu jau savu grūti atceries? pateikt, vajag viņam uzprasīt. Nu nē, Viņš arī, varbūt viņš zina. Atkal tikai ne to. Nu. Atkal kā mēs filmējam, tā visas zivis ir nomirušas. Vai aizpeldēji? Nu, vēl laiks ir, viss kārtībā. Man jau tas ir apnicis. Vienkārši tas nozīmē, ka šī vieta, šī sektora nav zīves. Ja? Tas ir alata. Ot, redziet, 20 ar pusi. Un tagad skaitas, ka 21. Jā. Dod ar... Nu. Ko? Armandam vajadzēja dot. Aha, Lielāk. es zinu, kā ir filmēšana. Viena zivi jānofilmē. Dabūj 40 Cienījamies skatītāji, tā bija pēdējā zivs šodien. Nē, tā jau bija. Nē, tev 3 vismaz jābūt. Jā. 3 nofilmē dabūja. Te mēs rakstam sugu, kas ir ālata un 21. Jā, reko vēl viens. O, redzi, viņš atrod vietu, kur dzīves ir. Toreiz gan sapaliņš. Tas jau ir cits zivs. Cits zivs sapaliņš. Baltais sapals, ja? Mērīs. Ļoti svarīgi turēt dzīves ūdeni nebija. Nav. Jā. Ieliec un nāk. Ieliec. Mums sopas garšā ir jauna suga. Baltais sapals. Pirmo reizi noķerts. Šitāda suga mums vēl nav bijusi. Sopas garšā. Nu, re kāds. Viņa dzīvo Gaujas basēnā, man liekas, tikai. Ja ne? Laižam vaļā. Nu, sieviešu roku somiņu pastiet. Oho! Ne? Sieviete tur nav? Es tagad domāju, vai tur nav kāds noslīcināts. Pirms tam viena nosita mūsu bija laba zivs. Jā? Nu, Mārtiņa trešā zivs. Tu tā gan mērā, ne? Šitā noteikti, viņš tā smuki. Kā te paņēmi ko? Ziktīgi. Iesēdās. Tagad tās tā bišķi kaustīšanās ir, jā. 27, ja? Jā, 27. Dod. Tur ir, jā. Nu jā? Jābūt. Tur sēž lielās. Viņš tik var cīnīties ar ūdeni, kamēr atcināt. It kā sekls, bet straumi diezgan spēcīgi.
baigi negribīgs. Grabinās un Bet nesēž. vispār dzīves ir vienkārši neņem, jā? Jā, tā uzgrabina. Neuzsēžās. Jā, negūs. Nā. Alatiņu nav. Viņam 3, jā? 3 mēra zivis. Pagaidām, jā. Ko es saku? Nu, maz ir. Labi, ka jums nav jāsēž 2 stundas vai stundu. Jums ir tikai dažas minūtes. Nu, skatīsimies. Tas jau arī interesanti. Ārtiņš saka, ka zivis ir apakšā, ka kaut kas tur knibina, grabina, bet īsti neņem. Nu, gan jau kaut kā, tad jau droši vien tā ir, nu. Gan jau dabūs vēl kādu. Vairāk kādu 30 niet. Tad lielās arī ir? Ir, jā. Ir, jā. Man te bija šajā sektorā kādreiz bija 2 pa 41. Cik tāda 40 alata ilgi augus? Kā tu domā? Vai tas ir zināms? 4-5 gadus. 40, jā? Jā. Bet tas jau it kā nav liela Nu, daudz. man grūti pateikt, kā Parīzi. Es nevaru. Es tā domāju. Nu, bet 40 alata ir salīdzinām ar kaut kādu 40 asaru. Nu, tas ir tikpat reti vai biežāk? Daudz retāk. Tas ir 2 tipi, kad vajag sporta makšķerēšanai. Es turu viņu kaut kur tuvu pie sevi. Un uz vietas uzreiz uz ūdeni varu samontēt sistēmu. Ja viņš noravā zīves vai kaut kāds būs zaceps. Un te ir man 2 izmantošu. 5X un 6X. Kas te X ir? X tas ir amerikāņu sistēmā skaitas. Tas var pārskatīt uz musiju, tas būs 6X, tas būs 1,13. Tas ir biezums, jā? Jā, tas ir biezums, jā. Un ļoti viegli izmantot. Tāda bloka tāda. Te ir šito. Piefiksējam visu. Tas ir viss, ko vajag. Ko tu mums nestur? Alatiņu. Atbrīvojam? Ir vaļā, jā. Jā. Forši, nelaižam vaļā. Nu, vismaz fiskultūri. Nā, nav kā. Atkal kārtējās izsidrība upē. Nu, mītavs saliņš, bet atstāts gaujā. Nezinu, tur varbūt kāds dzīvo. Bet nu vispār jau akals izsidrs, nu kur ej, tur akal ir kaut kāds bišķiņi ir izsidrījums. Šito izliksim krastā. Nu, asari dabūja. Asari. Nu, ja neķerās ālats, tad kāpēc gan ne? Jā, tas vajag ķerāt. Nu, paskaties, kāds gaujas asars, bet klausies, viņš taču ir resns. Resns, jā, bet īsiņ. Nav 20. Kurš nav redzējis asaru? Bet pie sarkanajām klintīm jau nu taču neviens nav redzējis. Paskaties. Nu, rekā.
Mums bija baltais sapals, parastais sapals, asars un 3 salati. Mums ir baltais sapals. Alatiņa. Alatiņa, ja? Varbūt. Tagad. Cik vēl ir minūtes? Kas 10? 8, 7 apmēram. Nu tā ir. Es jau nekamšu viņu tā kā ērglis. Ka no visas spēka, ka viņi pēc tam... Nu jā. Nu baigi ir. Nu man ir rekord tikai šitas te Mārtiņ, 5 minūtes. 5 minūtes. Un man ir viens ar lomu. Šito mēs iznesīsim krastā. Ja viņš noķer zivi, viņam ir jāatnes viņa? Vai skaidās, ka tagad noķert? Aiz 1 minūtu, ja viņš noķer, ja, tad skaitas. Un līdz ar to tad var līdz pēdējai minūtei makšķerēt. Jā, līdz pēdējai, jā. Zivs skaitas līdz pēdējai minūtei. Dzirdi? Nu kā saka, ar mūziku. Otrās reizes gaujā. Ir labi. Tagad otro reizi tikai sapaigi. Bet vai tur bija tās problēmas? Nē, noteikti nebija. Tagad tās pēdējā iegājienā pirms iepriekšējā, zivnoķē. Vienā vietā tālāk viņi uzcēlās, viņi redzēja, man kāds reizes 6 bakstīja. Nesēžos virsū. Viņa. Kas tev? Nē, kaut kas nav. Tur noteikti vajadzīgs laiks ir saprast, kādu mušu viņi tad grib. Noteikti varētu mainīt mušas, kamēr trāpīt, bet tas ir viss laiks. Kamēr saprot, kur viņas ir. Pa 2 stundām es reāli 3 točkās zivs tikai pa visu šito. Nu, bet zivis ir, bet viņi neņem. Ir, jā, un tur nevar trāpīt. Kā, tas, kas atradīs kaut kādu pieeju uzreiz, trāpīs ar mušu, trāpīs ar vietu tieši, kur viņas atrodas, tad būs. Patreiz tikai viena ziva redzēja, ka uzcēlās tur to sausināmo. Kas tas ir? Tas ir no Smitkrīga. Makšķers turētājs, jā. Es, kad stāvu straumē, es ielieku makšķeri. Jā, uz šitādi es arī gribu. Var pārsēties, sasienot. Man pagājušā reizē šitādi būtu noderējis strītā. Normāli, tev brīvs rokas, tu var sasiet pavadus. Šitādi man vajag. Jā. Labi, pēc tam pastāstīs, kas tev tur ir. Gāžam, mums jau jāiet pāri pie klintīm tagad. Vai jau tagad jau kājas mīksts. Es varu iedomāties, ka varētu būt tā. Ir apakaļ tēt nāc viss jau. Dariet tāpatās kā es, un tad mums būs daudz tīrāks upes un ezeri, vai ne? Viss gaišs. Paskaties šitajā, kas mums ir septembris, pirmā nedēļa, septembra vidus tūlīt būs. Un ir tik silts, ka vēl odi ir. Beidzot var izmantot savu pretodu simsiņu. Klausies, Mārtiņ. Tagad tavs kolēģis copē pusstundu jau, zivis nav. Kādi tavu novērojumi? Tas, ko es redzēju, kad viņš iet tām zivīm, principā virsū. Tas, kā viņš tur tādā uztraukumā neredz vai neievēro. Viņas ir reāli tuvāk starp zālēm dzīvojās. Un sanāk, ka tur ir tā zāles ir tepatās? Viņas šitiem tuvāk, jā, un tā zivs tur īsti pa vidu nav. Ko tu redzēji? Es tur redzu te pie lājas maziņās. Tu redzēji reāli liels, jā? Jā, tāds mērs zivs bija. Bet brillēm viss smuki cauri var redzēt.
Nu, tad tu saki, ka viņam vajadzētu tā saprast, ka to mušu laist pa šejienu. Bet te jau ir tā kā straumīte. Nu, tur ir tās straumīte, jā. Un Sanāk. tās dziļākās vietiņas tādas aiz zālēm uzreiz tādi tā kā laukumiņi tādi ar padziļinājumiem. Drusku. Kā saka, tas paliks noslēpums. Nu, jā, nevajag uzreiz atklāt, jā, nu, lai pacīnās. Pēdējā 10 minūtes. Nu, jā, nu, pamēģini tur varbūt tās, jā. Tā. Nu labi, klausies, redzēji, mums tagad tā, ka mēs gribam saprast ar tām mušām, cik tas viss ir izstāst, kas tev te ir sakabināts. Te tev ir baigā uzpalikt. Nē, īstenībā tā ir, tas redzēju, ka tu viņu tā kā uzliek tā kā govs. Iemauktiņš, jā. Uzvelc virsū, jā. Šitais tagad tās ir riktīgi populārs tieši mušotāji, sporta mušotāju vidū. Arī tur Eiropas pasaules čempionātos ļoti daudz izmantoši to. Pēc, ka viņš ir super viegls, neaizņem vietu kādu tev. Nu, tur tās lielās vestas, tas straumē ielien redzēja, cik dziļi apmēram bija. Ja. Tev tā vesta tur viss peldē, tās kabatas tur. Tā un te viss savs ir, re, kur mušas iekšā. Jā, viņš ir no tā. Viņš tāds ir tā kā putuplastiņš, tāds mīkstais. Riktīgi viegls, ērts, viss pārredzams ir. Jā, nu tāda kastīte un te ir kaut kāda vēl āķīša, jā? Nu, tur kaut kādas iedalījumi, tur parasti kaut kādas salauztās mušas samet pēc tam mājās. Tur. Salauztas mušas tad ir, kur es rādīšu atkal, kamēr visiem nebūs miskastīti pārnēsāji. Jā, lai nemētājās viss sauklis pa zemi. Jā, nu, kad tev ir muša salauzta. Jā. Ja tev tāda nav, tad tu liec viņš tentē. Nu jā. Tas tā iestarpināt. Pēc tam tos bīdiņus var izmantot atkal otrais. Nu, tad nomizo ar žileti nost. Tas te man strītā tagad būs līdzi visu laiku. Nu, kas tev te tālāk ir? Kas tas ir pa svilpi? Tālāk vilpīt knaģītes. Nu, principā viņu var pie kaut kādas, ja tev tur jaka vai kaut kas tur pieknaģēt. Nu, lai viņš to nemūt prom. Man ir uztaisīts ar striķīti uz riņķi. Te karbīnītē. Man uz riņķi viņš iet. Un tad viņš man, savādāk, ja man viņa nav, ka es pieliecos, viņš man grib reku tā kā, nu, nostīt. Tad es uz striķīšu pielieku, viņš man nekur vairs nemūk. Tā, un te kastītē vēl ir slepenais nodalījums apakšā. Viņu var redzēt tikai tad, ja mēs attaisam vaļā. Tev pēdējās 10 minūtēs attais vaļā. Jā, ka viņš ir aizmugurē. Tur ir viss aukliņas, reku galiņu ārā. Tev nav jāmeklē pa kabatām pavadiņas. Viņa tev tā apakšā stāv. Nē, viņa augšpusē, jā. Viņa man te ir reku augšā. Es tikai pavelku, cik man vajag. Un te reku ir tāds nazīts priekšā. Ko? Es viņu ielieku te apakšā. Nazītī. Čuk, viņš man ir nost. Jā, bet šitas gan ir foršs. Nu, tad man vēl ir standziņas, ar ko es noknēbu mušām. Pastīsimies, kur man te bija kaut kāda izmantot. Tā. Laikam nav. Nu, vienmēr sakot, noknēbu te, tad, nu, tas mezgliņš viņu parasti diezgan grūti ir noņemt. Ar nazītu viņu nenoņems, un tev vajag ar kaut ko tuvāk pie āķa pašu noknēbt. Nu, šitās lūna knaiblītes riktīgi foršas. Viņas ir lētas un pat labākas nekā, kas ir, nu, reāli 5 reizes dārgākas pat. Šīs ir labākas pat izstrādājums. Man patīk, ka viņas ir tādas ar... Neslīdīgas, jā. Foršas. Viņš pat gan resnus pavadu materiāls, gan super tīvs. Šis ir tāds interesants, kā te visi padomās, lai tev neķerās. Lai neķerās. Viss gluds ir, jā. Aukli, jā, tas ir labs. Te ir arī no lūna sausajām mušiņām tas maģiskais pulverīts. Jā. Ieliek iekšā ar nu, pavadiņā piesiet sauso mušiņu. Viņš aiztais ciet uzskrat un savus atkal peldēs pa virsu. Pagaidām gan daudz neredz tās sausās, kas lidinātos vai tur zivs lēktu pakaļ. Pāris zivs redzēja, bet nav tā, ka būtu jāpārslēdzās tikai uz sausajām. Un te tev ir magnētiņš. Ja? Jā, arī no tā paša CNF super maziņš. Nu. Maziņš, bet stingrs magnētiņš. Jā. Te ir saucamie, kā viņš bija, neodium magnēti. Jā. Ļoti stipri. Šitas ir apels, tāds pats, bet šitas nāk, tas nāk līdzi, ja? Nē, tas nenāk līdzi, to var atsevišķi piepirkt. Viņš man ļoti patīk, viņš tik maziņš, jā, viņš nav svara, viņš tev nemētājās pa aizmuguri, tur nesit pa pakausi. Ui.
sadraudējām. Jā, Nu, skaidrs. tāda super ērti stelīt arī. Mums šobrīd, jā, tā neizskatās, bet īstenībā notiek Latvijas čempionāta posms. Jā, Tajā pēdējais trešais. Jā, pēdējais trešais. Tajā mušošanā redzēt tevi viss tā mierīgi. Nu, pa lielam viens otru pieskat un notiek šodien ir pirmā diena, rītā Jā. vēl būs. Un tad tu ar draugiem esi uzorganizējis workshopu. Paralēli sacensībām, jā, šodien no 4:00 būs Reinis Rutkis ar Kristapu Knesi. Reinis Rutkis ir Eiropas certificēts mušiņu makšķerēšanas tehnikas, iemetienu tehnikas instruktors. Kristaps ir tāds rudīts līdokļu makšķernieks. Varbūt kāds ir redzējis, viņš bija Alūksnē lielo līdokļu noķēris. Pēc 1,20 m vai kaut kas tāds. Saki tā, nu, teiksim, tāds, kāds būtu tas optimālais ceļš? Cik nu to, protams, kad īsi var izstāstīt, bet nu, es tagad gribu ar to mušu pamācīties. Un es jau tā vēroju, kā cilvēki met, un tu te pasniedz un rādi, kā, ar principā, ko vajadzētu sākt, un, lai es nepatērētu pārāk daudz lieka laika un enerģijas. Un naudas arī droši. Pirmām kārtām es teikšu tā, ka jautājums par mušošanu ir gana plašs, tāpēc, ka mušiņu makšķerniekam mūsdienās, arī, teiksim, Latvijā tā sezona ir ļoti gara un daudzveidīga. Un uzreiz ir jāsaka viena tāda neliela atkāpe, ka ar mušiņu makšķeri es ķeru pilnīgi visu zīves, izņemot būtībā samus, gadās kādreiz arī pa zandartam, un ķeru viņus lielus, tā kā tas viss ir iespējams, bet ir viens aspekts, ka mēs nevaram uzreiz, ja runa iet par mušiņu makšķerēšanu, censties visu aptvert. Līdz ar to mans ieteikums, jebkuram mušotājam, būtu sākt mušiņu makšķerēšanu ar to disciplīnu, varbūt ar to zivi, kur viņam ir tuvākā no tām, kuras barojās ūdens virspusē. Un tā ir tā mušiņu makšķerēšanas lielā maģija, ka mēs bieži vien ķerām, it sevišķi iesācēji, to zivi, kas barojās ūdens virspusē. Šodien pārsvarā makšķerē nimfi, jo spīd saule, un tas ir drusku efektīvāk, bet ālete ir viena no zivīm, kas barojas ūdens virspusē. Lielākas zivis ir sapali, ja, kas ir iesācējiem ļoti labi, ja kāds dzīvo pa ezeru, tie ruduļi, un tā priekšrocība ir divās lietās. Ja tu ķer zivi, kas barojas ūdens virspusē, pirmām kārtām tu viņu var atrast, kur viņa atrodas, kas ir acīm redzam, un otrs tā zivs tev stāsta priekšā, ko tu dari. Ja, teiksim, tu viņas izbiedēs, viņi vairs tur nebarosies, neliks ārā. Tiklīdz mēs makšķerējam jau zem līmeņa, ja, tad mums ir tāds jautājums, vai tā līdeka sekoja tai mušai, vai teiksim, tas taimiņš gāja līdzi, un ja mums ir tā pieredze bagāža mazāk, tad ir grūtāk. Līdz ar to mans ieteikums būtu sākt ar tā saucamo sauso mušiņu makšķerēšanu, ja, kur mēs izmantojam vieglas salīdzinoši, šī ir laša makšķeri, bet vieglas un salīdzinoši tādas viegli metams un redzams mānekļus, ja, un būtībā braukt uz ūdens un gūt to pirmo prieku, ka tu esi iemetis to mušu, pats redzi, ka viņi peld, un ka tā zivs paņem. Ja, un tas nevar atstāt vienaldzīgi. Es domāju, ka arī tu kā pieredzējis spinningotais noteikti katru reizi izbaudi, ka tu vari uz poperi ķert lielas zivis. Ja, un tas vienmēr ir tas vizuālais konteksts daudz interesantāks nekā ar panoptiku zem ūdens redzēt, kā tur paņem un tam līdzīgi. Man tā vismaz šķiet. Un beigās mēs nonākam pie tā, ka ar lielāku pieredzi arī tās zivis, kuras barojās it kā pārsvarā visiem citiem zem ūdens, mušoties, viņas ir noķert arī virspusē. Un tas ir arī tāds īpašs gadījums, bet tas jau pēc tam. Tā kā tas būtu mans ieteikums. Nesākt uzreiz ar visu, plašu tā disciplīna ir, bet izvēlēties kādu no manas minētajām zivīm un mēģināt tādā veidā uzsākt. Un tad rītā būs apbalvošana. Sanāk gan šī posma, gan Latvijas. Gan kopvērtējuma apbalvošana, jā, būs pa visiem 3 posmiem šī gada Latvijas čempionāta tā kā uzvarētāju noteikšana. Forši, šitāda kastīte arī būs? Pačukstēšu priekšā, ka būs. Redz. Jā, būs šī posma uzvarētājiem. Šī kastīte būs balvā. Redz, cik jauki, un tā gan jau arī vēl kaut kādas citas lietas. Būs, jā, foršas lietiņas visādas. Šogad tiešām sponsori dāsni. Arī no Flyfish Europe diezgan smukas dāvaniņas būs, tā kā es domāju, ka būs priecīgi. Skaidrs, labi. Meklējam rokā tavu kolēģi, kur viņš ir pazudis. Jā, jau kādu laiciņu mēs te stāvam un zivi vēl nav. Nav? Nav, jā. Pagad neredz, jā.
Noķēri. Nu. Jā, bet klausies. Es te gāju. Te patās te bija. Nu, es redzēju. Es nezinu, cik liela, bet nu normāli tāda. Nu, šitas ir mērā zivs. Ceru. Nu, ir. Ļoti ceru. Tāds ir augstā. Reku tev pagad, reku tev. Šitā. 21. 21. Jā. Blīn, es aizgāju no 0. Nu, no 5. Bums. Nu, Kā? kā pateikt? Kāds ape? Nu ko, saglabājas vasaras situācija pa zivim, tāpēc vienam mums ir, bet mēs aizgājām no 0, tas ir ļoti labi. Nu, tas arī labi. Jā. Cik tā runā kaut kur pa krūmiem, jau ka nekur baigi labi nav. Nu jā. Ļoti maz dziļums un bija grūti atrast, kur ir zivis. Zivis koncentrējas tikai konkrēta viena vieta, kur daudz skābekļi un tā vidējā dziļumā. Nu, tur viņa visa bija, bet izmērs normāls bija tikai viens. Nu, kaut kā tā. Dārgie draugi, svarīga informācija. Sakarā ar manu COP aplikāciju ir jauna versija. Tā kā, kam nav auto updates vai auto atjaunošanās programmatūra, tie tad manuāli to var izdarīt, nolādējot. Un te ir daudz jaunu iespēju, arī izkārtojums ir cits, kā jūs redzat, bildītes ir citas. Visām funkcijām neiešu cauri, pateikšu, kad, teiksim, man pašam patīk, kā jau uz ezera saraksts, teiksim, izvēlās ezeru un ir ļoti īsi aprakstīti visi ierobežojumi, kur braukt, kur, nu, visa vajadzīgā informācija. Tāpat tās arī vēlāk būs arī cita karte pāri, vēl detalizētāka karte, kur arī būs dažās ūdenstilpnēs, būs arī pat dziļuma karte iekšā. Nu, tas tā īsumā viss. Skatieties paši, kur, piemēram, mēs te varam paskatīties arī kalendārā. Šodien iespējams likta cope. Jā, kāds brīnums, tik tiešām šodien nav baigi labā cope. Nu, tā kā redz, kur varat skatīties kalendārā un pētīt. Nu, un tad te patās, kur arī redzat, kad ir Latgales atklātais čempions spinningošanā no laivām ar mākslīgo ēsmu, kas notiks Rādnes ezerā. Un copes garš tur arī būs. Un šeit ir, kur arī varat skatīties informāciju, tāpēc, ka Rādnes ezers ir dabas liegums, tur ir ikdienā nemaz ar benzīna motoriem nevar pārvietoties, un vēl visādi ierobežojumi, tā kā skatāties to karti un visu pārējo. Un kā pēdējo lietu mēs varam par kaut vai šādu te upi, kā Gauja, vai arī citās upēs, kur ir laši taimiņi, tātad drīz vien ar oktobri daudzās upēs būs liegumi makšķerēt mākslīgo ēsmu. Tā kā to ņemat vērā, nu to, protams, kad jūs varat reku kartē apskatīties. Īsumā tā. Nu, turpinās, jā, kauja. Kausies tālāk. Ar necopu. Jā, šodien jau kāds makšķerē no rīta, jā? Jā, no rīta sanāk tā, kad tad, kad tu sāc to makšķerēt tīrā ūdenī, nu, kur vēl nav neviens makšķerējis. Un pēc tam te jau iekšā sektoros, kur jau no rīta kāds ir bijis jau, un paliek aizvien grūtāk un grūtāk. Rītdien būs vēl grūtāk, jo būs vēl kāds makšķerējis, nu, tā. Varētu, piedod, ka es tev pārcelt, varētu padomāt, kad bija šausmīgi viegli cope, ne? Šausmīgi viegli, jā. Arī pie tā, ka tur neviens piepriekš nebija makšķerējis, ja. Domāju, ka tagad būs vēl grūtāk. Nu, noķersi 3-4 zīves, tajā būs labi. Varbūt 5, tad būs čempioni. 5 ir ideāli, jā. Tad mēs to ņemam nost mikrofonu.
Jo nav nekāda ķeršana šeit. Vispār nekāda, jā. Ka nav kazēpiena, tad nav. Nav jēgas. Atradīsim kādu, Tāpēc- kurš var noķert. Nu jā, nu. Brauc Meklēsim. Varbūt, ka mēs pamācīsimies, kā jāķer zīves. Un paši aizbrauks noķers. Ne? Nu, tagad tas saldējs ēdiens pašās beigās, kā saka, uz līdaciņām. Kristap, esmu dzirdējis, ka tu uz mušām ķerot liels līdak. Dažreiz. Saki man tā, vai tu mani atrunāt no līdaku ķeršanas uz mušu, ja es gribētu? Atrunāt noteikti neatrunāt, bet tas noteikti nav efektīvākais veids, kā, vai vieglākais veids, kā noķert lielu līdeku. Varbūt īsumā pasaka, kāpēc tas nav vienkārši, vai tad man liekas, es vienkārši iestarpināšu uzreiz, ka nemaz tik slikti tiem mušotājiem neiet. Es esmu copējis kopā un nevar pateikt tā, ka tas būtu galīgi kaut kāds tur šūpuļu tīklā un stāvus. Īstenībā tur tas izreiz ir pat labi rezultāti. Noteikti, tieši tā, ir jautājums par to, kur ķer, ja piemēram Seklija, ezeri, visi enguras, babītes pievērt. Tur jau viss ir kārtībā. Viss ir diezgan vienkārši. Tā muša, teiksim, kur šāda izmēra mušu, viņu arī nav ļoti grūti mest. Ar viņu arī mazliet patrenējoties, gan arī kurš var mēģināt un darboties. Tur arī viņi nav šausmīgi dziļi jānogremdē, attiecīgi tur var ļoti efektīvi darboties, bet ja mēģina jau kaut kādus imitēt big baitu vai iet uz kaut kādiem lieliem mānekļiem, tur jau, tad mest mētā, teiksim, tur 10. vai jau varbūt 12. klases kātu, lai, piemēram, tādu mušu iemestu ar tādu klasisku līdeku kātu 8. 9. klasi viņš ir pa viegli, viņš vairs nevelk. Uztaisi vai izstāstīji tādu iesācēju vai komplektu, ko es tagad gribētu pamēģināt rītā vai parīt aizbraukt ar tevi varbūt uz copi, kādu kātu, mušiņu, teiksim, tādu sākumā. Kas būtu nepieciešams? Komplektam tad tā ir 8. līdz 10. klases mušu kāds. Tāds līdekai, ar to jau var komfortabli mētāt līdeku mušas, vai jāsarunā, ka kāds uzsien sākumā var nopirkt, var pats ķerties pie siešanas peldošā, ja mēs tā kā runājam par Sekliem ezeriem, tad peldošā aukla, pavadiņa un uz priekšu. Vēl vajag sarunāt kādu, kas, ja pavisam no sākuma sāk, kas parāda, kā mētāt, jo sākt mācīties noteikti mušot ar kaut kādiem lielajiem kātiem, tas noteikti nav nepareizais, nevienkāršākais ceļš. Īsumā pa auklām vai spolītēm šitās ir Mārtiņas polis, kas tur ir, saprot, ir grimstošā aukla vai negrimstošā, ja? Jā, ir līdekai svarīgi, lai tā būtu īsa torpēda, gana kompakta aukla, tā, lai viņa arī ir salāgota ar to kātu. Pārsvarā jau klase kātam atbilst. Pareizāk jau būtu skatīties pēc gramiem. Katram kātam ir kaut kādi tas gramu, teiksim, tas amplitūda, ko viņš var mest. Tātad auklas svars notiecīgi būtu jāpielāgo tā aukla, bet tā vienkāršot ņemot 9. klases kāds un 9. klases aukla, visdrīzāk, kad arī darbosies. Ja vēl nopērk auklu, kas ir marķēta vai domāta līdekām, tad jau ražotājs būs paredzējis to attiecīgi īsāku to torpēdu un tādu auklas profilu, lai viņš to gana masīvo mušu varētu iemest un izgriezt, un tad jau viss notiks. Standarta ciešanai komplekts, kaut kas, kur iestiprināt āķis, diegu turētājs, tālāk jau materiāli. Pārsvarā īstenībā šeit ir visi kaut kā salasījušies dabīgie materiāli, izņemot tos visus spīdumus un spīdīgos. Briežu baktēls, tātad briežu astis krāsotas, gaļu spalva. Kādreiz daudz sējām atkal no sintētiskiem. Tad šie materiāli arī piemirksti, viņi ir mazliet grūtāk metami, tā muša ir tāda smagāka, bet tā kā ļoti smuku spēlē. Savukārt sintētika kā ļoti viegli
viegli, viņi nesasūcās ar ūdeni. Viņām vienreiz uzvicinot ūdens no mušas nopurinās un daudz vienkāršāk ir mest viņu. Kādreiz jau sēju uz parastiem ofsetniekiem, bet tam viņam tāds mazs struntiņš ar to mušu ļoti grūti visu mušu uzkombinēt uz tā galiņa. Tagad ir tāda āķa, kam ir priekšā vieta, kur kādreiz var izveidot to mušas ķermeni un mušu, un tas tāds labs. Tā. Bet par to, cik tā muša agresīva ne, ir jau liek arī to priekšā, to profilu var izveidot tādu pavisam tā kā šitien viņš ir, gan tāds mazs, viņa ūdenim arī bez tādas lielas pretestības, viņai, teiksim, vairāk tā sānu pretestība un izmērs, ja viņai uztaisa to profilu arī, šitam, bet tas noteikti nav lielākais piemērs. Kādā presība. Jā, kāpēc, pele, kur bija arī tādas mušas sāk taisīt, kas uzliek priekšā gan to disku, gan vienkārši no tiem materiāliem veido to galvu lielāku, viņu attiecīgi velkot un spēlējot ar ūdeni, viņi arī daudz kā saka tā, daudz pamanāmāk tajā ūdenī arī līdekā ir. Tā kā attiecīgi tur kombinē, kad ir kaut kāds bakteriāls, kas nodrošina to, ka viņš turās, tad ar tām sānu spalvām, kas arī, protams, spēlē, bet nodrošina arī to, ka viņš tā ir uzdiet, ka viņš viņu satur. Tas viss nepinās ap āķi, lai nobeigtu. Tā arī tagad ir tāda laba. Kādreiz epoksīdu maisīja visu kaut ko, tagad UV līmes ir lielisks variants, kā nofinišēt mušai galvu, piestiprināt acis. Viņas ir gan caurspīdīgas, gan tagad tur var uztaisīt melnu galviņu un oranžu apakšu. Un ir tā, ka tu uzliec viņu novieto to materiālu, kā tu gribi, uzspīdini UV līmi, piefiksē un viss kārtībā. Pilnīgi tā, kad iedvesma, rādās, kad vai pašam uzsiet vai ķert. Varētu ķert, vai ne? Vajag ķert. Domāju, ka kādreiz mēs paķersim arī līdekus uz mušu. Bet tagad mēs taisamies uz Rēzekni. Nē, uz Rāznu. Tur būs līdeks. Atkal otrādāk. Atkal šitā. Zini kā, es jau neesmu zivs. Jā.